Tā, nu, pastāst, ko tu te būvē? Es būvēju māju, sāku ar pagrabu. Sev? Sev, jā. Pagrabs ir uzbūvēts, uzbetonēts, pagraba sienas, pārsegums. Pagrabu es šobrīd jau izmantoju, glabāju mantas un izmantoju kā darbnīcu. Un turpinu būvēt lentveidu pamatu, kas ir vēl procesā. Šobrīd ir ielieta pamatu pēda un nākošais etaps ir ielieta pamatu siena. Kāpēc tu izvēlējies būvēt pagrabu? Jo iegūstu telpu pa salīdzinoši nelielām izmaksām. Tas nozīmē, ka būvējot lentveidu pamatu ir jāuzbūvē drusku augstākas sienas un jāuzbūvē pārsegums. Un tad finālā sanāk salīdzinoši mazām izmaksām kvadrātmetrs, tu iegūsti telpu papildus. Cik tev apmēram, cik tu rēķini? Tu pats strādāji ar savām rokām? Jā, nu bija, protams, palīgi, jā. Tev ir galvā kaut kāds cipars priekš tevis, pašam strādājot, tu pats sev būvē māju. Cik tev apmēram šitas pagrabs, cik tev kvadrātmetri te ir? Cik tas maksāja? Pagrabs ir 80 kvadrātmetri. Ja sarēķina noņemto starpību, vai es būvētu lentveidu pamatu, vai es būvēju pagrabu, tad finālā sanāk 250–300 eiro kvadrātmetrs. Sanāk pašam būvējot, pašam darot. Jo jāņem vērā, ka nav jāber ciet pēc tam ar smilti. Smilts izmaksas šobrīd ir lielas beramo materiālu. Arī tehnika maksā lentveidu pamats šākā tā būtu jābūvē. Šeit mums vienkārši nāk papildus vēl sienas un papildus vēl pārsegums. Kā tu tīri praktiski, kā tu darīji? Tu uzbetonēji pēdu apakšā, tātad grīdu, ja? Es uzbūvēju pamatu plātni, pēc tam uz šīs plātnes uzliku veidņus, ielēju sienas, tad pārsegumu veidņus un ielēju pārsegumus. Kas tās dzeltenās pa sienītēm tur ir salikts tev? Tas ir drošībai bērni, kad atbrauc un spēlējās, lai kāds neuzgurās virsū. Tie ir armatūras izvedi, jo man sienas arī no betona paredzētas. Tad attiecīgi, lai būtu ievērot drošību, ir virsū šīs speciālās uzliktas. Bet šāda betona māja tev kā amatniekam, tas nav ļoti dārgi, jo tu esi būvniecības speciālists. Kāpēc tu būvē no betona, bet nevis no kaut kādiem citiem materiāliem? Izmaksas ir rēķinot man pašam priekš sevīm vai tādā pašā cenā, kā tas būtu mūrējot, vai pat drusku lētāk sanāk. Un otra lieta ir ātrums. Ja es izvēlos mūra māju, tad ir sienas, pārsedzes, monolītā josla jālai, ir daudz šie posmi, etapi. Šeit ir tas izpildījums nedaudz fiziski grūtāks, bet tas ir ātrāk. Savēģņoja, ielēja un viss un aizmirst. Un plus vēl var arī šai mājai sienas atstāt arī bez kaut kādas īpašas apdares iekšējās, kas šobrīd arī ir, izmaksās iet iekšā. Tā māja tev būs cik liela? Māja būs vienā stāvā un pirmā stāva platība ir aptuveni 160 kvadrātmetri. Tie pamati ir tātad, kāpēc tu netaisīji pagrabu pa visu, zem visas mājas? To man noteica vietējā ģeoloģija. Te apakšā ir dolomīta slānis, un tur tas dolomīts iet ar tādu kritumu. Man sanāca, ka tieši šajā pagraba vietā ir tāda ieplaka. Un tad no pagraba tas dolomīta slānis iet uz augšu, un tad man būtu vienkārši jādauz dolomītā, jāurbjās iekšā, lai arī tur dabūtu to pagrabu. Teiksim tā, šeit ir tāda ieplaka, un tur tas dolomīts iet uz augšu, un tāpēc tur ir parasts lentveidu pamats. Un kas tā pa smuku koka būdiņu, ko tu esi tur uzbūvējis? Tā ir tāda budžeta varianta pagaidu ēka virs trepju telpas, lai tur nelīst iekšā ūdens un lai pagrabs ir sauss, lai no ārpuses nekas netiek iekšā. Es uzbūvēju tādu būdiņu ar caurspīdīgu jumtu, lai kaut kāda gaisma no ārpuses arī iekšā ir. Ok, tad iesim varbūt iekšā paskatīsimies. Jā, labi, droši. Paskatīsimies, kāda tev pagrabs ir no iekšpuses. Tā, pagaida durtiņas, pagaida jumtiņš. Elegants pagaida durtiņas, te ir visādas mantas, protams, jau. Un arī pagaida trepes no jau izmantotas aplākšņa iepriekš. Tātad, mēs redzam, ka šeit tas veidņu finieris ir
bijis lietots. Kāds viņš ir, tāds viņš ir. Kā tev kā saimniekam, teiksim, tīri no funkcijas, vai tev tur būs izstāžu zāle, vai kā tu redzi to? Daudzi, kas pie manī nāk ciemos, viņi saka, jau baigi forši, super, tāds industriāls paskats, neko tev nevajag darīt, atstāj tā kā ir. To es izlemšu vēlāk, bet kopumā man tā kvalitāte jau arī šobrīd apmierina. Man ir liela pārliecība, ka šo sienu var uztaisīt glītāku ar salīdzinoši nelielām izmaksām. Kas attiecas uz pārsegumu, pārsegums ir ok. Jūsu veidņi ir no dēlīšiem, un tad redzēt, ka tas betons tā kā imitē koka struktūru. Šobrīd tur ir kaut kādas eļļas atliekas virsū, un šuvju vietas vairāk izceļās, bet tās šuvas es noslīpēšu, un tos lielākos kaut kādus nelīdzenumus es noslīpēšu un nolakošu ar betonu laku. Un izskatās ļoti labi, rezultāts ir redzēts, ka tā ir izdarīts un dzīvojamās telpās atstāt vienkārši pārsegums noslīpēts un nolakots. Es arī esmu te paeksperimentējis, ko var darīt. Tas ir burtiski minūtes 5. Šis rekur ir tā starpība, ja, tāda kā tā siena bija. Un šito es ar parastu visrupjāko smilšu papīru, kaut kādu tur 60 graudu noslīpēju. Kā tas izskatīsies, ja viņam pāriet pāri. Tā kā pieliekot salīdzinoši nelielu piepūli, jau var dabūt šādu rezultātu vai atšķirību. Jā, tas jautājums ir, vai tu to gribi, jā? Ja tu to gribi, vai saimnieks to grib? Tad var pucēt un panākt kaut kādu. Tā kā viena doma ir, ka mēs cenšamies lietot ļoti kvalitatīvus un dārgus veidņus. Un otra doma ir, ka mēs veidņus, kas ir salīdzinoši lielas izmaksas, ka mēs viņus ņemam kādus mums iznomātājs piegādā, bet mēs pēc tam to virsmu mazliet uzlabojam. Jā, protams, izmaksas ir ne tikai dārgajos veidņos. Tad ir jāpērk saplāksnes, jāšuj viņš iekšā, jāsilikonē. Tas ir arī darba izmaksas reiz 3, jo tas tāds juvelieru darbs, aiztaisīt visus caurumiņus, lai nebūtu nekur šie betona pieniņi iztecējumi. Ja? Tas jau ir mežonīgs darbs, un tas negarantē rezultātu vēl joprojām. Ja? Jo varbūt kaut kur nav. Ir iespēja, ka nenovibrēsies līdz galam, un tāpat paliks kaut kāda lielāks caurumiņš, kad kaverna lielāka. Tā kā šajā gadījumā mēs vienkārši paņēmām, pieslīpējām, ja? Un tīri eksperimentu variants, ja? Un nemaz nav slikti. Tā kvalitāte, ko mēs šeit redzam, sienai šīs te savilkšu vietiņas, ja? Te tas veidnis ir bijis tāds. Jā, savilkšu vietās var ielikt betonu dekoratīvos tādus konusiņus, tos plastmasas izvilkt ārā, un tad tam vēl jaukāks skats būs. Šita nevar sievu vest viņai rādīt, tāpēc, ka visiem tos pagrabus gribās, bet visiem ir tas priekšstats, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi nenormāli dārgs un ka tā ir tāda luksus prece. Tavā gadījumā, ja tu, teiksim, pats esi ar mieru strādāts, tad... Nē, es domāju, ka viss ir izdarāms. Protams, ir atkarīgs no gruntīm, ūdeņiem, to visu var sadārdzināt procesu, ja tev ir augsts gruntsūdens līmenis, tad tās izmaksas uzreiz pieaug vairāk kārtīgi, jo tad ir jānodrošina, lai nebūtu tas mitrums nenāk iekšā no ārpuses. Manā gadījumā rekur ir plātne, grīda un 20 cm zem viņas ir kaut kāds, cik es pētīju, maksimālais gruntsūdens līmenis. Plus vēl tas no kaut kādiem nokrišņiem no ārpuses. Tas, kas nāk no nokrišņiem, tas ir bīstams, jā. Tas arī, bet ir tā waterstop lente ielikta un ir augsts markas betons. Es arī centos izsekot līdzi, lai tehnoloģiski viss būtu pareizi izdarīts, lai būtu saglabāta tā ūdens cementa attiecība, lai uz vietas neviens nejauc klāt ūdeni, lai būtu ērtāk un arī nostrostē to betonu mezglu, kad visam ir jābūt kā nākās, jo tur tam betonam mitrums būs. Pagaidām izskatās, ka viss ir izdevies. Nekāda plaisu arī nav, un tā kā viss ir labi. Vai tu būtu ar mieru, teiksim, kādam, kas pats grib būvēt,
kā konsultants palīdzēt un pastāstīt tādas praktiskas lietas. Jā, nav problēmas. Varu, protams, izdarīt. Tu jau esi daudz būvējis, tu daudz ko zini, bet noalgot būvfirmu, tas ir tāds viens būvniecības veids, bet tas, kas tagad šobrīd kļūst moderni, ir, ka cilvēki tomēr paši būvē, jo viņiem ir gan iedvesma, gan enerģija, un arī tās finanses ir svarīgas. Tā kā... Jā, laipni lūgt, es varu atbraukt, es varu izstāstīt, kam ir jāpievērš uzmanība. Kā ir jāsaplāno darbs, lai ietaupītu līdzekļus, lai tas būtu racionāli, jo bieži vien tur elementārs piemērs paņem veidņus un pirms tam neizdara priekšdarbus, ko jau var laicīgi izdarīt. Sagatavot armatūru, kaut kādas vēl lietas izdarīt, kuras tev paņem laiku, lai to laiku netērētu tajā brīdī, kad tev iet veidņu noma. Un šeit tev jau ir tāda darba fronte, lai tu varētu to māju lēnā garā būvēt. Jā. Bet tev tas būvēšanas, tas ritms tev ir tāds, ka tu, teiksim, strādā to darbu, kur tu pelni naudu, un tad, kad tev ir tā kā iedvesma, laiks un spēks, tad tu lēnā garā, teiksim, būvē. Tad es ķeros klāt šeit. Tāpēc jau arī ir pagrabs, jo bieži vien ir tā, ka tiem, kuriem ir iedvesma pašiem kaut ko būvēt, viņi tiek līdz kaut kādam posmam un tā ēka stāv un viņi nav izmantojami. Es priecājos par to, kas man ir, un es priecājos par to, ka es to jau varu šodien izmantot un iet tālāk. Tev jau ir darbnīca jau, un darbnīca, un es varu tur instruments nolikt un plaukt tev ir un tā. Jā, tieši tā.